draugi, sestdiena, 22. jūnijas. Mans vārds ir Imants Miezis, un es šodien pieķēru sevi pie domas, ka es šiem vakariem esmu sācis gatavoties, gluži kā dievkalpojumam. Teikšu godīgi, man tas patīk. Šī ir video podcastu studija 316.lv. Kā vienmēr saku, paldies par visiem, kas dalās ar šo labo vēsti. Un te mēs esam kopā tā, lai es varu vai manas domas, kuras pamatojas Dieva vārdā, lai var būt jums noderīgas, jūsu dzīvē. Un tas, ka jūs šārējat tālāk, jā, paldies. Un mūsu svētvakar pārdomas atkal. To, ko saka mūsu draudzes, mūsu baznīcas gada grāmata. Un tieši šodien, sestdiena, 22. jūnijas, kur Jēzus tā saka: nāciet visi pie manis, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. 22. jūnijas. Bet mani vairāk uzrunāja no nākamās nedēļas kāds no mūsu lasījumiem, kur arī Jēzus tā saka. Pierakstīti vārdi no Mateja evaņģēlija 4. nodaļas un 17. panta, kur teikts, Jēzus sludināja: atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāta. Un atveru atkal veco bībeli, mammas bībeli, kur ir mazliet plašāk varbūt papildināts, kas varētu mums to dziļumu radīt. Un no tā laika Jēzus iesāka sludināt un sacīt: atgriežaties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt nākusi. Debesu valstība tuvu klāt nākusi. Un patiešām, ko mēs varam saprast no šiem vārdiem? Un kā vienmēr, tas tā lielā, tā dziļākā doma ir, ko šie vārdi mums, mūsu dzīvē var izmainīt, padarīt dzīvi labāku, padarīt to Kristum pieņemamāku, Dievam pieņemamāku. Un mazliet tiešām ieiesim tajās pārdomās. Interesanti, ka šie vārdi atskan Jēzus kalpošanas pašā sākumā, kur tikko lasījām, ir aprakstīts notikums par Jēzus kārdināšanu. Un jūs visi ziniet šo stāstus par 3 kārdinājumiem, un godīgi tā paskatoties katram uz savu dzīvi, mums arī bieži ir daudz nedažādi kārdinājumi. Varam atzīt, ka reizēm tiekam pārbaudīti gan ar ekonomiskām problēmām, tā kā lai maize būtu un desa. Un tas lielais jautājums, vai ar to ir pietiekami, lai dzīve būtu izdevusies. Mēs tiekam pārbaudīti ar garīgām lietām, kādreiz pasniedzot sevi tā viszinoši pat no baznīcas jumta. Sakot, es jau zinu, kas ir rakstīts Bībelē, un tas, kā es saku, tā ir taisnība. Vēl tas jautājums, kā pierādīt sevi, kā mani redz cilvēki, kad es tieku pārbaudīts varbūt no Dieva varas situācijā. Kad es kaut kas jau esmu sasniedzis kādu stāvokli, kā es realizēju to stāvokli, kurā es esmu. Un tas patiešām ir interesanti, kā Kristus kārdināšanu stāsts pāri gadsimtiem sasaucas ar šodienu. Un mēs uzliekam šo Kristus kārdinājumu stāstu, kur gars Jēzu aizved tuksnesī, ka tas taptu
velna kārdināts. Ja? Un, ja tu esi Dieva dēls, pirmais kārdinājums, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Un stāv rakstīts, Kristus atbild. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un tad velns viņu aizved uz svēto pilsētu, uzceļ pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja esi Dieva dēls, laidies zemē. Viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, tie tevi nesīs uz rokām, kad tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Un Jēzus tam saka, stāv rakstīts, Dieva savu kungu tev nebūs kārdināti. Un tad velns ved uz augstu kalnu, rāda viņam visas pasaules valstis viņa godību un saka, visu to es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Un Jēzus viņam saka, atkāpies Sātana. Nu, lūk. Ko mēs no tā šodien varam saprast? Mēs zinām, ka Jēzus bija cilvēks, kurā 100% bija Dieva gars. 100% Dievs atklājās caur Jēzu. Tas gars, kurš ir Dieva gars, mīlestības, miera, dāsnuma, labvēlības gars, tāds, kāds ir pats radītājs. Mēs šeit lasām, kā Jēzus tiek cauri šīm situācijām. Un šī pirmais tāds pasaules lūgums. Dieva spēkā pārvērt akmeņus par maizi. Dieva dēlam tas tak viegli ir izdarāms. Pats paēdīsi, citi būs pēduši. Labs darbs būs izdarīts. Easy, kā angļi saka. Nākamais. Vai Dievam būtu kas vieglāks nekā nolaisties no tempļa jumta? Eņģeļi tak tūlīt būšot klāt un uz rokām nonesīšot. Un cilvēki redzēs un tak nenoliedzami sāks ticēt tam Jēzum. Kā var neticēt, ja kaut kas tāds notiek? Nu, kā var neticēt? Nu, tas gan ir Dieva cilvēks, vai ne? Un visbeidzot pēdējais piedāvājums. Gan tāds pelēki vai var tāds melni atklāts. Pielūdz to, kas valda pasaulē. Pielūdz to garu. Un mēs zinām, kas tas ir pa garu. Gars, kurš izārda, kas ir pretējs mīlestības, labvēlības, miera garam. Pielūdz to garu, dari tāpat. Jo tas ir gars, kas apsūdz, kas tiesā. Un tā iespējams, ka jūs arī atpazīstiet kādreiz šo garu, šo dvesmu. Kas slēpjoties aiz, piedodiet arī kādreiz aiz rakstiem, aiz bībeles, spēja pazemot, nonievāt, varētu teikt, garīgi noslapkavot. Tu jau neesi pietiekami labs kaut kam. Dievam tu neesi pietiekami labs. Tas pats gars, kurš deva Jēzum šos piedāvājumus. Jā, tas ir tas gars, kura vārds ir velns, kur nozīme ir, kur tulkojums ir pretinieks. Un no grieķu vārda diabolos tulkojums, kur nozīme savukārt ir mēlis, ienaidnieks vai apmelotājs. Tāds gars, kurš kādreiz iespaido mūsu dzīvi, ienāk mūsu dzīvē. Liek samelot, liek ieraudzīt ienaidnieku, apmelot. Jēzus 3 kārdināšanas. Dieva vārdā, sevišķi viena no viņām, kur velns citē Bībeli. Un kas tad varētu būt tās galvenās maldu metodas, ar kurām kāds vai tas gars vai tā gara iespaido, kāds mēģina sasniegt garīgos mērķus? Jā, brīnum, jā, es varu paēst pats un pabarot cilvēkus.
brīnumu, darot brīnumus, vai ne? Bet kādā veidā es sasniedzu šo mērķi, respektīvi ar kādiem līdzekļiem. Un turpat jau nākamais, vai ja es esmu labi paēdis un man ir maize un des un ikri, vai ar to tiek pabarot arī man dvēseli? Vai nevajag to, ko Kristus teica par ikvienu vārdu no Dieva mutes? Vai cilvēkam ar to fizisko paēšanu tiešām pietiek? Labklājība jau pati pa sevi ir laba lieta, bet vai ar to pietiek? Tas ir tas jautājums. Nākamais kārdinājums Jēzum tiek piedāvāts nodemonstrēt savu spēku. No ticības, no reliģijas tempļa pašas augšas. Mesties lejā, visu no elšas nokrīt ceļos, tu to vari. Un te vēlns patiešām citē Bībeli. Eņģeļi tev uz rokām nesīs. Ziniet, un daudzi citē Bībeli, reizēm nesaprotot, kur runā. Dieva vārdā pasniedz savas idejas. Dievs ar mani, got mituns, un aiz muguras paliek nāves lauki, izpostīts mājas, izpostīts ģimenes, salauztas attiecības. Trešais. Varas pārbaude. Jā, es varu iespaidot cilvēkus, varu mācīt, vadīt. Bet ar kādiem līdzekļiem un ar kādām metodēm es to daru? Kāda ir mana motivācija? Vai manā mutē, manās sarunās, manā attieksmē, vai tajās ir Dieva gars, mīlestība, miers, prieks, dāsnums, labvēlība, uzticamība? Tas, ko sauc par svētā gara dāvanām. Mīļie, esiet vērīgi, zinām taču, ka kādi mēģina iekarot cilvēku prātus un makus, taisot kumēdiņus. Un ar to radot cilvēkos uz tā viegli sakot, izbrīnu. Gan par to kumēdiņu saturu, gan par jēgu. It kā Dieva vārdava, it kā eņģeļu mēlēs. Un tad reizēm cilvēkiem paliek pavisam smagi, un cilvēki pēc īsāka vai garāka mirkļa saprot, te ar Dievu nav nekā kopēja. Un tas sliktākais gadījums aiziet prom pasaulē, sakot, ka ja tā, tad man jau to Dievu, man tādu Dievu nevajag, labāk es neticu nekam. Ja tu gribi kalpot tam garam, tev solu, ka tu dabūsi visu, noliecies šī gara priekšā, viņam kalpo. Un tā vietā, lai pielūgtu Dievu, kurš ir mīlestība, labvēlība, dāsnums, tas, kurā nav nekādas tumsas, kurš ir dodošais, piedodošais. Tā vietā tiek pielūgts tas gars, kurš saka, tikai šeit ir taisnība, tikai šeit ir pareizi. Nāciet te, sekojiet man. Atcerēsimies, Sātans, tiesātājs, mēlis, apsūdzētājs, šķēlējs, šķīrējs, bet Dieva gars ir miera un mīlestības gars. Divi principi, kur valda pasaulē. Viens valdi, skaldi, taisa brīnums, izdara kaut ko, lai cilvēki tevi klausa, sodi vainīgos, norādi uz citiem, lai celtu sevi augstāk. Pielūdz šo garu, kalpo viņam, vai seko Dieva garam, kur ja tu ar patiesiem līdzekļiem ies uz patiesiem mērķiem. Tici man, tu būsi paēdis. Tava dvēsele, iekšējā pasaule arī būs pabarota. Citiem pietiks, ko dalīties, un cilvēki, redzot tavu dzīvi, tavu dzīvesveidu, attieksmi, teiks, tur ir kaut kas, kas man liek uzticēties. Tur ir kaut kas, kur es varu uzdot vismaz kādu jautājumu. Ļaunums, kurš ir uzvarēts ar Dieva gara palīdzību, te iekšā sevī pašā, tas izmaina dzīvi. Divi skatījumi uz dzīves veidu, divi gari, kuri vada cilvēkus, kuram tu seko. Vienkārši paskaties, atver acis, paskaties uz dzīvi, uz rezultātu. Būs skaidrs.
Un rebeidzot nonākam līdz šodienas lasījumam, kurš seko aiz Jēzus kārdināšanas stāsta, un kā mēs redzam atkal, mīļie, tas nav izraujams no konteksta. No kā, kas tad ir jāatstāj? No kā tad ir jāgriežas prom? Kādā veidā Jēzus ņem mūs līdzi, kādā aicina mūs sekot? Jēzus sludināja. Atgriežaties no grēkiem, debesu valstība ir klāta. Atgriežaties no grēkiem, griezieties prom, atstājiet šo garu, kurš šad un tad it kā aicina uz labām lietām, bet kur motivācija ir nevis mīlestība un labvēlība, bet sevis pierādīšana ar jebkuriem līdzekļiem. Gars, kurš aicina uz brīnumainām lietām, bet dvēseli un dzīvi tukšojošām lietām. Dzīvē, piedodiet par teicienu, ir bardaks. Sevi un pasauli nevar izglābt ar metodēm, kuras valda pasaulē. Pasauli nevar pietuvināt Dievam ar maizi vai brīnumiem. Maizi un spēles. Tā romieši nomierināja cilvēkus, dodot tiem paēst un sniedzot izklaides, pasniedzot brīnumus, dažkārt asiņainā veidā. Jā, var dzīvot, var mocīt citus, galvenais, ka piederu pareizai konfesijai vai sektai. Bet Jēzus tika skaidrībā ar metodēm, ar kurām ir sasniedzama Dieva valstība. Dieva valstība, kas nav paralēlā realitāte, vai nākamā pēcdzīves pasaule, Jēzus tika ar to skaidrībā un saka, griežaties prom no visa, kas nav Dieva piedāvājums, tās augšminētās lietas. Un Dieva valstība ir tuvu klāt šodien, iespējama jūsu dzīvēs, jūsu attiecībās. Dieva valstība jau nav skaistuma konkurss, kur cits par citu ir pareizāki. Es gribu teikt, te neglābi laimes meklēšana, te neglābi staigāšana, neglābi aiziešana no draudzes, skraidīšana pēc emocijām, te neglābi 2 vai 3 reizes pārkristīšanās, kas šur tur ir moderna. Nekas jau nemainās un nemainīsies, ja nav Dieva gara izmainīta domāšana, ja nav Dieva gara atjaunot sirds. Izmaini sevi, kalpo tur, kur Dievs tev ļāvis ir dzīvot. Dieva valstība ir tuvu klāt. Un tas ir veids, kā uztveram pasauli. Ja tu izvēlies no dzīves, kur valda norādīšana ar pirkstiem, kur valda agresija, kur valda skaudīgums, kur valda neprecizitāte, kur valda apkrāpšana, savstarpēja nesapratne vēl un vēl. Un kādā brīdī tev tas piegriežās. Tu atver acis, kļūst redzīgs un apzināti izvēlies dzīvesveidu, kurā valda taisnīgums, sapratne, cieņa, mīlestība. Mīļie, tad debesu valstība ir tuvu klāt. Tad tu vari arī ne tikai sevi, bet arī kādu citu dvēseli paēdināt, un vēl 12 grozi paliks pāri. Un nevis kaut kad, bet tagad. Tas garš, kurš var izmainīt attiecības ģimenē, draugu lokā, darbā. Jā, iespējams tālāk arī valstī. Tas gars, kurš saka ieročus, var pārkalt lemešos. Kristus gars, kurš nekad nenorādīja ar pirkstu uz citiem, bet Kristus sevi ielika, ieinvestēja, ieguldīja, atdeva līdz pat nāvei, lai mēs varētu to saņemt un varētu dzīvot. Šodien dzīvot, un starp citu arī mūžīgi. Kristus panāk izmaiņas, tāpēc, ka Kristus gars ir savādāks. Un dzīve Dieva garā kļūst savādāk. Tā ir saturīga, pilnvērtīga, piepildīta. Un iedomājies, cik skaista dzīve, cik brīnumaini skaistas attiecības jau no šodienas, ja tu to izvēlies, ja saki, Jēzu, es to vēlos no visas sirds. Tā tas ir, mīļie. Jā, un šodien mēs atkal mīļi sveicam
mūsu nedēļas draudzes jubilārus. Un šajā nedēļā tā bija Aija Freimane un Sandra Kauliņa no Mulingāras. Jā, meitenes zinu, daudz kas dzīvē ir piedzīvots. Gan Sandrai, gan Aijai, bet bet tā sapratne, ka Dieva gars, ja tas vada dzīvē, tur patiešām rodas prieks dzīvot, prieks atbalstīt, prieks palīdzēt, prieks būt tajā vietā, kur Dievs mums ir ļāvis būt. Neviens jau nesaka, ka tas ir viegli, dažkārt tas pat ir ļoti grūti, bet tajā ir kaut kāds tas spēks, kurš atkal un atkal dod tos spārnus dzīvot. Sirsnīgs veicam, jā. Un tik līdz iespējams atkal tiekamies dievnamā, lai mācītos to ceļu, kurš ved uz Dievu valstību jau šodien. Un ne rīt, bet nākamā svētdiena, jā, mēneša pēdējā svētdienā atkal tiksimies Dublinas dievnamā. Un tad jau varbūt arī kādos citos dievnamos, varbūt arī Lielbritānijā. Un šis ir tas brīdis, kad mēs atkal varam nākt Dieva priekšā lūkšanās. Paldies, Tēvs! Paldies, ka bez bailēm varam nākt pie Tevis. Ka katrs tāds, kādā esam, katrs viens ar savu nesapratni, ar bailēm vai nedrošību, varam nākt pie Tevis. Ka Tu zini, Tu uzklausi, Tu palīdzi. Paldies, ka zinām, ka tas ir brīnums, ka Tu esi klātesošs jebkuram, kurš to vēlas. Un ka Tev ir prieks par ikvienu, kurš vēršas pie Tevis, kā Tavs bērns, lūdzot padomu, lūdzot gudrību, lūdzot spēku pārvarēt kādas dzīves problēmas vai šķēršļus. Mēs šeit esam visi kopā, gan attālināti, tomēr Tavā garā, tajā garā, kas vēlas mieru, vēlas mīlestību, vēlas sakārtotas attiecības, vēlas Tavu gudrību dzīvē un sadzīvē. Un ja dzīve reizēm ir sarežģīta, bet stāvot Tavos norādījumos, skatoties Tavās noliktajās ceļzīmēs, mēs tiekam uz priekšu. Un pat ja kādreiz durvis aizveras, Tu atver tās citur, Tu atver logus, Tu liec līdz svētību lietumu. Mēs saņemam to visu pateicībā. Paldies, ka esi dāvājis mums dzīvi. Tas ir tik skaisti to apzināties, ka mēs esam viens otram kā Tava dāvana. Tavs, paldies par skaidrību, kur Tu mums rādi caur savu dēlu Jēzu Kristu. Paldies par Tavu dzīvo vārdu, kur varam lasīt, kas mums palīdz dzīvē, tieši attiecību veidošanā. Paldies, ka daudz, kas jau ir ielikts no Tevis, Dievs, mūsu dvēselēs, mūsu pamatos. Paldies, ka saprotam arvien vairāk, ka tikai un vienīgi sekojot Jēzum, Tavam dēlam, ka mēs pirms jau ieraugām, cik Tu esi labs, ieraugām, cik liela ir Tava mīlestība un labvēlība, un pat ja esam kļūdījušies un kādreiz pieņēmuši kādus nepareizus lēmumus, vai sekojot tam pasaules garam, esam kādam nodarījuši pāri, esam kādu sāpinājuši. Piedod, Tēvs, piedod uzrādi un palīdz, ka neatkārtojam. Mēs saprotam un esam piedzīvojuši, ka naids rada naidu, nemīlestība rada nemīlestību. Nevēlēšanās dzirdēt rada atsvešinātību, un mēs nevaram reizēm izkļūt no šī apburtā apļa, kur visu laiku kā mazākais ir acis pret aci un zobs pret zobu. Mēs varam vien Tevi lūgt, ar Tava gara palīdzību izmainīt mūsu domāšanu. Un tas mūs atbrīvo no šīs grēka varas. Tas izved mūs no šī apburtā loka. Debes Tēvs, sargi mūs no ļaunā. Sargi mūsu ģimenes locekļus. Sargi mūsu bērnus, lai Tavs mīlestības spēks ienāk mūsu dzīvēs, mūsu ģimenēs, draugos, darbā, attiecībās. Lūdzam gudras sirdis, Tēvs. Uzrādi, kur ir tās robežas, kur mums runājot ar mūsu mīļajiem, ar mūsu draugiem, ar mūsu draudzes cilvēkiem, tomēr
nevajadzētu pārkāpt, lai mēs nebūtu tie, kas norāda ar pirkstiem. Debes Tēvs, uzrādi, palīdzi saprast, ka mēs visi esam tavi bērni un kopā ejam pie tevis, atpakaļ uz tām mājām, no kurām mēs visi nākam. Mēs lūdzam par mūsu baznīcu visā pasaulē, par arhibīskapu, par prāvestiem, par gaidāmajām arhibīskapa vēlēšanām. Debes Tēvs, sakārto visu. Lai tavs labais prāts izvēlās to cilvēku, kurš var būt par svētību visiem pasaules latviešiem, vadot baznīcu. Tavs, un mēs aizlūdzam par ikvienu no mūsu paziņu loka, šeit Īrijā un Lielbritānijā. Aizlūdzam par ikvienu, kuram ir grūti, kurš nesaprot, kā dzīvot. Pieskaries, Tēvs, dod savu padomu. Un mēs iekļaujam atkal aizlūgšanās. Tavā priekšā nesam Zitu Latvijā, Liepājā. Lūdzam par Arvi, lūdzam par Dzidru. Lūdzam par Andri, par Arti. Mēs pateicamies kopā ar Oskaru par garīgo mācību noslēgumu. Lūdzam esi ar viņu, dod gudrību ikvienā vietā, kur viņš kalpos. Svētī viņu, svētī viņa ģimeni. Kopā ar Simonu pateicamies. Kopā ar Nijolīti sakam tev paldies. Pateicamies kopā ar Everitu, ar Ziemeļu ģimeni par to, cik brīnišķīgi tu vādi. Sargi Everitu atvaļinājumā Latvijā ar meitiņu. Sargi un palīdzi, lai viņi var nest citam svētību. Kopā ar Intu pateicamies. Ar Mareku pateicamies. Lūdzam un pateicamies kopā ar Eviju, Tēvs. Tavās rokās liekam Kristapu, liekam Aivu. Lūdzam par Gunti Galvējā. Aizlūdzam par Ditu, par Gaidu, par Ilzi un Vitautu. Tevs lūdzam par Ģirtu, par viņu veselību. Gan par sirdi, kuru vairs nestrādā kā vajag, Tevs atjauno. Gan par kāju sāpēm. Lūdzam par priekšā stāvošo operāciju arī. Tevs kopā ar Kristīnu pateicamies, ka tu vadi, ka tu esi tas, kurš kārto ceļu, kārto sadzīves jautājumus, un kādreiz pat ir tā, ka grūti noticēt, bet mēs zinām, tu vienmēr visu dari vislabāk. Tev uzticamies, uz tevi paļaujamies. Tev, lai no visa, ko darām, ir gods. Svētī visus, kas palīdz, Tēvs, šajā procesā. Mēs tevi mīlam, Tēvs. Mēs pateicamies par cilvēkiem, kuri jau piesakās kristīgajos kursos uz šī gada beigām. Tēvs, tava gaisma lai vada. Paldies par Miku, kurš vēlas vairāk uzzināt tavu mīlestības ceļu. Mēs lūdzam par draudzēm Īrijā un Lielbritānijā, Tēvs. Paldies, ka ir tavi cilvēki, ka ir tavi bērni, un tie ir daudz vairāk nekā tie ir ierakstīti fiziskos draudzes ruļos. Tēvs uzrunā īstos cilvēkus, kur ir gatavi kalpot tev, lai nestu svētību cilvēkiem, latviešiem, gan šeit Īrijā, gan Lielbritānijā. Tēvs svētī ikvienu. Svētī visus mācītājus, prāvests, cik vienu cilvēku, kurš lūdz tavu atklāšanos dzīvē, lai tava valstība būtu cilvēka attiecībās. Tēvs, un lūdzam par mūsu draudzes jubilāriem. Svētī Sandru, Tēvs. Paldies, ka tu viņā esi ielicis tik daudz mīlestības, tik daudz miera, un ka daudzi no tā ir tikuši mierināti, ka ir varēts paēdināt, varētu būt blakus, kādreiz gan tik sāpīgi un grūti, bet tu vienmēr esi devis spēku. Svētī Sandru, Tēvs. Nākamajā gadā dod labu veselību, dod gudrību. Paldies par Āju, Tēvs, paldies par viņu ģimeni. Svētī Gintu, svētī mazo bērniņu. Paldies, ka tu esi klātesošs viņu dzīvēs, Tēvs. Lūdzam tavas sargājošās rokas par visu viņu ģimeni, par viņu draugiem, par viņiem pašiem. Dod savu gudrību dzīvot, strādāt, dalīties mīlestībā. Tev lai gods ir par to. Un mēs atkal nākam, Tēvs, pie tevis, kā pie gudrības devēja, kā pie gudrības avota un lūdzam. Ļauj katram vienam mums atkal saukt vārdā mūsu mīļos, kurus nesam klusajā lūkšanā pie tavām kājām. Tēvs, mēs tevi lūdzam.
Tēvs, mēs pateicamies. Mēs pateicamies par šiem mirkļiem. Paldies, ka tu nes mieru. Mēs mīlam tevi. Un visu, ko nezinām, ko nesaprotam vai nemākam izteikt vārdos, ļauj, ka tevi lūdzam tajā lūkšanā, ko lūdza un mācīja mums tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai mūs visus pavada. Esiet svētīti!